Bet es gribēju runāt par nodokļu politiku. Es varu uzskatīt, ka šie pāris pēdējie gadi, tas ir kaut kāds pārējais periods. No vienas situācijas otrā, un, manuprāt, nākamgad varētu pavērties tiešām labas iespējas gadu otrā pusē pievērsties tādai ilgtermiņa, ilgspējīgākai nodokļu politikai, kur tiešām varētu mazināt nodokļu slogu uz darba spēku. Un tas arī ļoti būtiski atkarīgs no tā, kā mums izdosies ar ēnu ekonomiku strādāt. Jo mēs tur vairāk gūsim uz āru nodokļus, jo būs iespējams nākt vairāk pretim gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem. Jo tas ir viennozīmīgi jādara. Mums Baltijas konkurētspējas kontekstā un vispār pasaules konkurētspējas kontekstā ir jādomā par šiem nodokļiem. Mēs pat labāk esam izliekuši ārā no Baltijas ainas. Tāpēc arī uz nākamo gadu runājot, tie nodokļi jātur maksimāli tālu. Un tāpēc vajadzīgs ir jūsu arī palīdzība, lai tā izdevuma daļa tiktu koriģēta, vai arī kaut kāda veida priekšlikumi tiktu likt priekšā, ko var realizēt, lai tīri. Tas ir būtisks moments. Mums ir par konkurētspēju mēs tajos visos indeksos, šis jau ir labs doing business, bet tas pasaules konkurētspējas indeks, tur mēs esam tik smagi nokrituši. 70. Jā, un arī šajā pašā, te var apstīties, piemēram, uzņēmuma darbības izbeigšana, būvniecība ir viena katastrofāla sfēra. Jā. Tur tādas daudzas jomas, kurām mēs katastrofāli lecam ārā, un tās, manuprāt, ir būtisks. Bet nodokļu slogi, es domāju, mēs Latvijā noturēsim, tā pārbīde būs uz patēriņu, uz nekustamo īpašumu, bet un skaidrs, ka darba spēka nodokļos mums ir jāiet ir tā virzienā, kāds ir deklarēts valdības deklarācija, arī kā Vienotība runāja. Manuprāt, jaunajā ekonomikas ciklā var pavērsties iespējamība jau nākamā gada jau diskutēt pozitīvām lietām attiecībā uz nodokļiem. Var pavērties būtiski. Es nerunāju par 13. 14. jau mums ir jābūt jau. Paldies.